Mēs turpinām diskusiju, un pirms mēs pārējām pie stāsta par to, kā mēs varētu veselības aprūpes budžetu palielināt. Man ir jautājums, vai kāds vēl redz esošās sistēmas ietvaros, kā mēs varam samazināt kādas rindas. Nu, par bērniem mēs runājam, bet arī lielajās slimnīcās. Vai ir kāda vēl papildus mehānismi pašreizajā situācijā? Tā mana pieeja ir, ja nav papildus finansējums, tad katrā no jomām meklēt ar speciālistu tajā iesaistīto palīdzību aiztaupījumu un šo aiztaupījumu atstāt viņiem rindu mazināšanai. Jūs redzat? Jā, no manas puses es varētu teikt, ka es to teicu arī tad, kad es biju ministrs un saku to no jauna, kad mums ir jāmēģina atrisināt problēmas ambulatori. Jo ambulatorā palīdzība ir 10 reizes lētāka nekā tā ir stacionārā, un bērnu slimnīca bija par augstam, jo izveidojot šo novērošanas observācijas nodaļu, stacionārā nonāca vairs tikai 36% no tiem bērniem, kuri nonāca slimnīcā. Jūs redzat kādu risinājumu attiecībā uz rindām? Nu, es šeit gribētu teikt to, ka tieši tad finansējumu no stacionāriem būtu jāpārliek uz ambulatorām izmeklējumiem un pie speciālistiem, lai viņas mazinātu, bet es domāju, ka tas atkal neatrisinās šo jautājumu. Iekšienē mēs nevarēsim pārdalīt. Runa ir par to, kad vajadzīgs ir klāt finansējums veselības visai aprūpē. Vēl kādu risinājumu piedāvājumu esošās? Situācijas tomēr, kad dažādi izmeklējumi tiek veikti dubultā, un tas ir tā, ka kādreiz ārstniecības iestādes neuzticās vienotram darbām, jā. Tur arī citu būtu ļoti svarīgi, kad veselība sāktu strādāt. Kādreiz tā vienkārši tīri tehniski nespēja apmainīties ar informāciju, kādreiz tā ir ārstu savstarpēja neuzticība, ar ko ir jācīnās un jānonāk pie tā, ka, piemēram, lielās slimnīcas tomēr akceptē ārpus slimnīcām veiktos pakalpojumus, lai nebūtu jāatkārto. Ir vēl viena svarīga lieta patiesībā, būtu jāstiprina brīvprātīgā veselības apdrošināšana, jo visi tie pacienti, kas paši vai viņu darba devēji ir samaksājuši par pakalpojumu vai ir apdrošināti, viņi tomēr īsina rindas tiem, kas nevar būt apdrošināti vai kas nevar paši samaksāt. Lūdzu, kungs. Es domāju, ka objektīvi sistēmas, respektīvi finansējuma ietveros, skaidrs, ka ir iespējams rindas mazināt, atsakoties kādu daļu pakalpojumu sekt no valsts budžeta. Tā ir faktiski vienīgais radikālais ceļš. Visi pārējais, ko Rēvolt kungs, Circenes kungs teica, tie visi ir uzlabojumi, kas dos 2, 3, 4, 5, 10% ietaupījumu. Mēs nerunājam te par milzīgu radikālu uzlabojumu nekam. Arī tam, ko Belevičs kungs teica, kaut ko atradīsim katrā nozarē, tur 60 miljonos stradiņos pārbakstīsim 2-3 miljonus, tas nedos neko milzīgu efektu. Ja? Tā kā sistēmas ietvaros to var izdarīt tikai atsakoties no kaut kā. To var izdarīt tādā veidā. Un otrs variants, protams, jā, var darīt caur apdrošināšanas sistēmu. Esošā budžeta ietvaros jau apdrošināšanas sistēma var strādāt, tikai slikti. Mans secinājums tāds, ka jā, ka tā nauda ir tik, cik ir, kā raksta Rēvolta kungs deķītas caurs, pārdalīt īsti neko tur nevar, negrib. Es nezinu, kā beigsies ģimenes ārstu ministru diskusijas, redzēsim. Bet, ja mēs runājam par šiem lieliem skaitļiem, es teikšu skatītājiem, atgādināšu vēlreiz, šogad visai veselības aprūpei 777, tas ir 777 miljoni eiro. 2007. gadā es atradu šādu gadu 737 miljoni eiro. Tas ir kaut kas līdzīgs, kaut kas samērams, bet šajā laikā ir Latvija pamatuši aptuveni 15–20% cilvēki. Ir jautājums, vai šis budžets veselības nav pieaudzis automātiski uz aizbraukušu cilvēku rēķinu. Veselākie ir aizbraukuši, palikuši slimākie. Pieaug pensionāru skaits. Tā ir problēma, jā, bet vislielākais finansējums bija 2008. gadā. Jā, tas ir izņēmums, tas bija treknais gads, mums pēdējais. Bet mēs vēl neesam atgriezušies līdz šim finansējumam. Labi. Kādu jūs redzat risinājumu par to, kā mēs varētu audzēt veselības aprūpes budžetu? Un jums, ministra kungs, es saprotu, Lemdots Straujumai ir kā vienu risinājumu teikusi caur obligāto veselības apdrošināšanu. Tad mēs esam vienojušies arī ar finanšu ministru Reira kungu, ka pēc tam, kad Saeimā tiks apstiprināts budžets, mēs sāksim intensīvi pie šīs lietas strādāt. Es izmantošu iespēju piesaistīt jebkuru papildus finansējumu kādā veidā veselības nozarei. Un ir absolūti skaidrs, ka mēs esam vairākas lietas jau ceļā uz obligāto veselības apdrošināšanu paveikušas.
šā gada laikā. Vēl viens liels darbs jāveic, tas, kas ir paveikts. Mēs esam pietuvinājuši pacientu skaitu tam, pēc kā tiek maksāta kapitācijas nauda. Mēs esam atbrīvojuši slimnīcas no valsts galvotā aizdevuma samaksas, līdz ar to... Es pabeigšu vienu teikumu. Līdz ar to pašizmaksa pakalpojumiem slimnīcu starpā būs salīdzināma. Un trešā lieta, kas mums nepieciešama funkcionējuša veselība, lai mēs zinātu, kas nozarē notiek, lai mēs varētu, pirms mēs kaut ko salaužam veco, kas funkcionē, lai arī slikti, bet funkcionē, varētu nomodelēt, vai jaunais funkcionēs. Kas ir obligātā veselības apdrošināšana? Mēģiniet cilvēkiem izskaidrot, pie kā jūs nākamajā gadā strādāsiet, ko jums Laimons Saim ir uzticējis. Es gribu pa priekšu noskaidrot tās iespējas, ko Finanšu ministrija sola. Ir absolūti skaidrs, ka obligātā veselības apdrošināšana tas ir kaut kas tāds, kas funkcionē uz solidaritātes principa, veselie maksā par slimo. Un tā situācija mums ir tāda, ka to veselo īpatsvars ir būtiski samazinājusi sakarā ar aizbraukšanu strādāt spējīgo, un slimo skaits palielinājies. Bet jūs varat izskaidrot, ko nozīmē obligātā veselības apdrošināšana? Tagad man obligātā kārtā būs kaut kur jāmaksā. Mēģiniet izskaidrot. Es tieši mēģinu. Izskaidrojiet vienkārši. Es tieši mēģinu. Tātad, tas ir kaut kas tāds, kas funkcionē uz principu, ka veselie maksā par slimo. Un situācijā, kad valsts ir apņēmusies līdzlaumu iedzīvotāju grupām 100% visu apmaksāt, mums ir jāsaprot, vai mēs pie tā finansējuma, ko Finanšu ministrija piedāvās papildus, varam ieviest obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu. Un ir viena lieta, uz ko mēs tiecamies, tas ir modeļi varbūt dažādi. Bet dabā, kā tas izskatīsies? Vai, ko jūs sakat veseliem? Tie ir papildus izdevumi cilvēkiem. Vai tie nav papildus izdevumi? Tātad arī šeit ir iespējami dažādi līmeņi, un dažādās valstīs tas tiek risināts dažādi. Piemēram, bet es saprotu, ka jūs vēl īsti, Laimons Saim jūs kaut ko ir uzticējis, jūs vēl īsti nezināt, pie kā jūs strādājat. Tātad mēs sāksim strādāt pie šā pēc tam, kad Saimā būs apstiprinājuši budžetu. Circens kundze, jums ir nojausma, pie kā Belēviča kungam varētu būt jāsāk strādāt? Kas ir tas obligātā veselības apdrošināšana, par ko mēs runājam, par ko runā valdība? Jā, par to, ko domā Belēviča kungs, es jums nevaru teikt, es nezinu, bet es jums varu pateikt ļoti skaidri to likuma projektu, kas bija nonācis līdz otram lasījumam, kur ir ļoti skaidri pateikts, un modifikācijas visas ir principā identiski vienādas. Mums ir jāiezīmē strādājoša vesela cilvēka, kurš nav atbrīvots no maksājumiem, algā nodokļa daļa. Tas ir vienalga, vai iezīmē sociālā nodokļa daļa, vai iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa, vai mēs pasakām, ka šī daļa ir veselības nodoklis, tam nav nozīme. Mēs iezīmējam vienu esošā nodokļa daļu un pasakām, ka tā nauda iet par veselību. Un ja mēs strādājam un maksājam nodokli, tad mums nekas dzīvē nemainās. Bet mums atkrīt tā daļa, kuri bez attaisnojoša iemesla patreiz nepiedalās šajā solidārajā maksājumā. Un tas, principā, ja ir šī iespēja... Ministri bijuši esoši, es jūs īsti nesaprotu. Man ir jautājums. Kāds? Vai cilvēkiem, pirmkārt, būs jāmaksā kaut kāds papildus? Būs? Tiem, kas šodien nemaksā nodokļus un ir veseli, jo 21 atbrīvotā kategorija bija paredzēts, ka par viņiem maksā valsts. Tā ir viena versija, ka tā varētu būt, ja? Ir tā, ka šis modelis viņš strādātu tad, uz to norādīja arī Pasaules veselības organizācijas Barcelonas eksperti, ka viņš strādātu tad, ja valsts atvēlētu veselības aprūpei ne mazāk kā 4,5 vai 5% no iekšzemes koprodukta. Es atļaušos pārtraukt. Tā nav taisnība. Mēs strādājam veselas 3 dienas Barcelonā, un tas nav indikators, jo mēs nevaram bez finansēšanas likuma nonākt pie 4,5%. Pūckungs, jūs savulaik, jūs partija piedāvāja savu modeli. Kas īsti ir tā obligātā veselības apdrošināšana? Jums ir cita versija par to, kā vajadzētu darīt. Vispār tas nav nekas tāds drausmīgi unikāls, un tiešām ir daži, kā pareizi ministra kungs teica, dažādi modeļi pasaulē, bet viņi visi atduras patiesībā pret divām galvenām lietām. Ir jāfiksē pakalpojums, kas tiek apmaksāts, kurš ir kaut kādi jāizceno cenā, maksimālās limitos, un ir pretī polise, kas vai nu tiek iegādāta caur nodokļu maksājumiem, vai caur tā saukto slimo kasu modeli, vai tas, ko es atbalstītu visvairāk,
kā Nīderlandes modelī caur apdrošināšanas reālu apdrošināšanas polisi, kas ir reāla polise, nevis Jūs piedāvājums bija, ja es nemaldos, precizējiet visu to naudu, kas šobrīd veselības nozarē sadalīt, izdalīt polisēs. Tā būtu jāatdala zinām daļa, kas ir tā sauktiem epidemioloģiem tam līdzīgām funkcijām. Nopirkt cilvēkiem polises, un viņi iet un caur tām polisēm maksā par pakalpojumu. Būtu jānosaka pakalpojumu gross, un tas pakalpojumu gross būtu jāfinansē caur polisi. Pieļaujot tas, kas būtu ļoti svarīgi un jāsaprot, es ļoti priecājos, ka Finanšu ministrija sola 600 miljonus eiro. Es nezinu, kādā periodā varbūt. Nē, es arī to gribu saprast, kur to naudu var dabūt. Droši vien ir izpildāms, bet ne jau no 3 vai 4 gados 600 miljonus iedos no neaugošā ekonomikā budžetam naudu. Bet citu variantu es neredzu, kā strukturēt, jo pašreizējais modelis ir tāds. Es esmu saslimstu janvārī, es dabūnu kvotu, tieku izmeklējumos, viss man notiek, es saslimstu oktobrī, es neko nedabūnu. Nav svarīgi, vai man ir nauda, es maksāju vai nemaksāju nodokļus. Tas vispār nav nozīmes. Vai es drīkst pajautāt Pūces kungam, vai tā ir papildus nauda? Papildus nauda ir tajā, ka ir jānosaka gross, un vienai daļai valsts var nosakt pilnību. Gross ir bleķis, jo gross ir 4 eiro, mēs maksājam bērnu pedagogam tajā grozā. Pūckungs un vispārēji, es aicinātu, es esmu... Ir kaut kāda daļa, kas būtu jāmaksā no saviem privātiem līdzekļiem. Vienai daļai cilvēku, ne visiem. Pūckungs, es esmu visai droši, ka tas, kas modelis, kas ir uzticēts izstrādāt Bilēvičam, nav tas. Es domāju, ka gribētu saprast, kas... Bet tātad par Nīderlandes modeli man bija tā iespēja ar jūsu partijas veselības ministra kandidātu Eināru Repšskungu tikties divās diskusijās, vienā televīzijas, vienā radio par Nīderlandes modeli. Un es visu, kas bija iespējams vācu presē izlasīt, par to arī izlasīju un atnācu sagatavojies. Redziet, šī lieta ir tāda, ka tas ir veselības aprūpes sistēmas vairākās 100 gadu attīstības virsotne. Un bez tā, ko jūs pat labam sakiet, tur ir vēl pa priekšu citas ar veselības saistītas apdrošināšanas. Pirmā ļoti nozīmīgā ir, ko maksā visi, tā ir par kopšanu vecumā, ja tu esi Kur tagad arī pārnesīs uz tos pašus sistēmu. Diskusija ir nenovirzamies, Bilēviča kungs. Jūs iepriekš izlaik teicāt, mums pietrūkst veselības nozarē nauda. Trūkst. Es gribu, lai nevis jūs kritizējat vai atbalstat Pūces modeli, bet jūs sakat, es dabūšu tur tā. Kā jūs dabūsiet vairāk naudas? Naudu mēs dabūsim vairāk, tad, kad valdība tos paudīs par reālu prioritāti. Un nākamgad mūsu prioritāte... Bet kur jūs ņemsiet? Tas valsts budžets ir... mēs zinām to valsts budžetu. Šie iztērēti 17. gadam ir. Tur ir 17. gadā palikuši 111 miljoni. Kā jūs raugaties uz šo stāstu par obligāto veselības es ar bažām raugos, un arī tāpat kā jūs nevaru īsti saprast, vai būs mums papildus jāmaksā nauda klāt, kā veselības nodokli, ja būs šī te apdrošināšana vai nebūs. Tas ir viens. Un no Nīderlandes modeļa es saprotu tā, ka ļoti samazināsies tas valsts groziņš, ko valsts atmaksās, jā. Tas jau atkarīgs no finansēm, kas valstī būs pieejams. Valstī ir tik, cik ir, jā. Un līdz ar to tātad, kas maksās par tiem pakalpojumiem, kas būs ārpus groza, tātad tas atkal būs veselības nodoklis. Tad jūs gribat pateikt, ka mums būs iedzīvotājiem jāmaksā papildus veselības nodoklis. Šobrīd Latvijas iedzīvotāji veselības aprūpas sistēmā ienes simtiem miljonu eiro savas naudas nestrukturētā veidā, un viena no daļa no tās naudas garām kasei, melnā veidā, kaut kādās aploksnēs. Konfekšu kastēs un vēl visādos brīnumos. Konfekšu kastēs ar naudu iekšā un bez naudas iekšā. Šis viss modelis, ja jūs domājat, ka pacients patiešām vēlās nest uz slimnīcu naudu aploksnē, nevis samaksāt vienreiz gadā polisi, tad tā nav taisnība. Viņš labāk samaksās vienreiz gadā polisi. Nav vairs tie laiki, kad cilvēkiem ir sajūsma par to, ka viņiem ir iespēja iedot 20 vai 50 eiro ārstam rokā. Jūtat, redzat, kur varētu dabūt naudu? Labi, ir pildīgi skaidrs, ne par velti Meriķi runā par tiem 3% no IKP. Lai cik veikli tur ir veselības ministrija, lai cik ģeniāli mēģinātu administrēt sistēmu un ko tik tu nevarētu ieviest, ir pilnīgi skaidrs pasaules prakse parāda viennozīmīgi. Ar tik zemu procentu, pie tam pat nepareikums galvenais. To mēs visu zinām, mēs gribam vairāk. Kā? Tātad, jebkurā gadījumā kaut kur nāksies paņemt. Vai nu nāksies rast no valsts budžeta kaut ko tur pārdalot, tas skan briesmīgi nepopulāri. No citām nozarēm. Jā, tad vai nu ņemt citām nozarēm ar attiecīgām sekām politiskām. Tas ir
viens, ko var darīt, otrs audzēt, protams, strādāt labi un veiksmīgi, attīstīt valsti, lai visi maksā nodokļus, un vienkārši radīt lielāku nodokļu masu. Protams, izmantot pieaugums 2-3% gadā, tur mēs neko daudz nedabūsim. Labi, un pretējā gadījumā viss pārējais fokusēsies uz jau pieminētajiem pacientu vai Latvijas gadījumā uz darba devēja maksātājiem. Mums tomēr jāatcerās, ka darba devēji nemaz tik maz nemaksā. Tie ir apmēram 10% pret budžetu. Tas, ka darba devēji apdrošina savus darbiniekus. Variants ir tas, ko minēja Veidzkundze, paņemt vairāk no cilvēkiem. Tur var arī nostimulēt, piemēram, iedodot instrumentu, kur pasaka, piemēram, darba devējiem finansiālu stimulu. Pašlaik darbdevējiem apdrošinot darbiniekus, tie viņam ir tikai izdevumi, nekas cits. Ja viņam iedod stimulu, piemēram, uzņēmuma ienākuma nodokļu iespēju amortizēt ar koeficientu šos maksājumus, vai tam līdzīgas lietas, būs daudz vairāk, kuru vēlas apdrošināt. Ieviešot instrumentu, kur ir lielāks apdrošināto skaits vispār valstī kopumā, apdrošinātāji būs ieinteresētāki apdrošināt arī tādas grupas, kuri darbinieki 5 vai 6, viņi to nedara. Viņi apdrošina tikai, ja tur ir 10, 15 un vairāk. To visu ir iespējams izdarīt. Tad es domāju, ka Circenes kundze uzdeva ļoti pareizu jautājumu jums, Pūces kungs, vai no tā paliks nauda vairāk? Skaidrs, ka paliks. No valsts naudas puses. Ar ko atšķirās valsts nauda no cits nodokļu maksātāja naudas? No tā, ko mums izņem no kabatas, vai to, ko iztērēt jūs ar tautas dotu mandātu? Nav nekādas atšķirības. Tā ir tā pati mūsu nauda. Tikai tad viņi būs strukturēti tādā veidā, ka visi maksās kopā. Nevis vienā daļā gadījumā jūs teiksiet, 4 eiro jāmaksā bērnu ārstam, es viņam samaksāšu par to, lai tik pie viņam iziet 25 eiro. Tā ir visa atšķirība. Vīrieši ņēmuši ļoti novācošu pārsvaru. Tas, ko runā Pūces kungs, ir brīvprātīga apdrošināšana. To var obligātā kārtā noteikt. Papildus. Tu obligāti nevari noteikt maksāt tam, kam nav nauda. Līdz ar to būs maksātāji tie, kuri varēs maksāt. Tie šodien iet uz maksas sadaļu. Mums ir 700 miljonu veselības aizsardzības budžets. Mēs varam no tās naudas kompensēt cilvēkiem, kam nav naudas. Bolis. Jā, un tie, kuri maksā nodokļus, tagad maksās klāt naudu. Kuri godīguma princips? Sakiet, jūs kaut kā maksā nodokļus jau tagad maksā klāt naudu. Jau tagad es maksāju nodokļus un maksāju par veselību visu laiku savu naudu. Visu laiku. 3 dienas atpakaļ masu mēdījos Zaļo zemnieku savienība teica 53 miljoni, vai mēs nebalsosim par budžetu, un radās 53 miljoni. Nu, viņi ir, protams, nākamā gada budžeta deficīts. Bet tas parāda, ka tā nauda ir. Un ja būtu tas likums pagājuši gadu pieņemts par veselības aprūpas finansēšanu ilgtermiņu stabilu pieaugumu, tad šie 53 miljoni pašvaldībām būtu devuši 10 reiz lielāku, vērtīgāku pienesumu, jo nevajadzētu pirkt nevajadzīgas aparatūras par miljoniem. Atļaušos jūs pārtraukt. Mums te ir sanāk tāds mazliet slikts prātu vētras paraugs par to, ka jūs esat iepriekš sūdzējušies, es teiktu, šī puse par to, ka mums nepietiek naudas, tāpēc mēs tur neko nevaram īsti izdarīt. Un tajā pašā laikā, tur ir kaut kāds piedāvājums, un jūs aprējat to, kur ir jūsu piedāvājums? Valstī ir pakāpeniski jāpalielina maksājums, jo tas, ko saka Pūces kungs, valstī vai pacientam? Valstī no nodokļa maksājumiem ir jāpalielina pakāpeniski līdz tam, kas ir vidēji Eiropā. Jo mums ir jārēķinās ar solidaritāti, jo patreiz tas, kas maksā, tas maksā ar vien vairāk. Mēs redzam, kā mums beidzās ar nākamā gada budžets. Tātad mūsu veselības aprūpas sistēmas tomēr lielākā problēma, uz to mums norāda arī Eiropas komisija, ka mums 10% apmēram cilvēku veselības aprūpa nav pieejama vispār lielo līdzmaksājumu dēļ, un vēl 10% viņi nav pieejami daļēji aiz bailēm, ka cilvēki nevar piemaksāt. Un tā situācija jau ir tāda, ka mums jau jāatrisina šī situācija sociāli taisnīgi, lai tie cilvēki, kuriem šobrīd nav pieejama veselības aprūpe, lai viņiem viņa būtu pieejama. Un no šiem cilvēkiem, no veciem cilvēkiem, no pensionāriem, no masturīgiem cilvēkiem nevar neko paprasīt papildus. Tāpēc valstī tomēr ir jādod naudu papildus. Un es tikko biju Izrēlā, un es runāju ar Izrēlas veselības ministru par viņu apdrošināšanas modeli. Tātad viņiem tā situācija ir būvēta savādāk nekā Nīderlandē. Viņiem no katra darbinieka ienākumiem 4,8% valsts paņem kā veselības nodokli, no pensionāriem ņem simboliski, un tā ir valsts, kur ir visgarākais dzīves ilgums pasaulē. Un valsts finansē veselības aprūpi visu neatkarīgi no tā, cik viņi izmaksāja. Vienmēr maksā vairāk.
Un tātad ir iespējami ļoti dažādi modeļi. Un pirms mēs komentējam to, ko Straujamas kundze ir iecerējusi ar finanšu ministriju, atļaujiet man papriekš uzzināt, es vēl nezinu. Bet tas nozīmē, ka Straujamas kundze zina, kā dabūt naudu, un veselības ministrs mums tā kā nezina. Ziniet, finanšu ministrs noteikti zina vairāk, kā dabūt naudu, tas ir viņa tiešais pienākums. Un, jebkurā gadījumā, tātad atļaujiet man šo lietu komentēt tikai pēc tam, kad es būšu pa viņu dzirdējis. Jums ir kāds komentārs attiecībā uz to, kur varētu, piemēram, par naudām un kā to? Nu, es noteikti atbalstītu to, ka ir apdrošināšana un ir jāņem vērā, ka jau šobrīd pacienti samaksā diezgan lielu naudas daļu. Viens tas ir līdzmaksājumā, otrs ir tajos maksājumos, kuri nav oficiāli un kuri, diemžēl, iet garām gan slimnīcu, gan valsts kasei. Un līdz ar to, man liekas, ka būtu jāiet uz to, ka no tās grupas, kuras spēja maksāt, viņām būtu jāievieš apdrošināšanas modelis, kur ir jāmaksā. Tas, protams, kad ir nepatīkami apzināties, bet... Un tur plus klāt ir kvalitāte. Es jums atklāšu vienu mazu noslēpumu, kas attiecas uz to, kur ņemt naudu. Tā viena versija, kas ir, kur ņemt naudu, ir sociālā budžeta uzkrājums, kur mums šobrīd ir apmēram, ja nemaldos, 500 miljonu eiro. Jūs parunājat par šo ar labklājības ministru. Vai šajā gadījumā, vai piemēram tā ir versija, ka šo naudu, kas ir uzkrājums, kas pēc ekonomistu aplēsēm iespējams pietiktu ar 200 miljoniem uzkrājumiem, varētu no šīs naudas pamazām pludināt iekšā tajā veselības aprūpē? Tas, ko mēs maksājam kā sociālās iemaksas, ir personificēta un ļoti konkrēti iezīmēta. Tādā gadījumā jūs varat tikai aizņemties, jo pensija būs proporcionāli iemaksām, slimības lakus būs proporcionāli iemaksām, invaliditāte būs proporcionāli iemaksām, kam jūs ņemsiet nost? Es nekam. Es meklēju jums risinājumu. Es saku, ka šāda versija pastāv. Tikai kā aizņēmums. Jo mēs taču visu laiku runājam par to, ka šīs mazās pensijas ir jāindeksē. Un nav tur nekāda miljārda. Valsts pamatbudžets visu to sen ir apēdis. Valsts pamatbudžetam katru gadu ir deficīts 300 miljonu un visa pensija budžeta nauda ir iztērēta pamatbudžetā. Viņš ir formāli uzskaitīts, tas ir formāls skaitlis, tas pusmiljārds. Valsts pamatbudžetam katru gadu ir 390 miljonu deficīts pamatbudžetam, kur ir veselība, izglītība un viss pēc kārtas. Un tā nauda vienkārši tiek kopā saskaitīta, un mums deficīts sanāk tikai Ziniet, to versiju, ko jūs tikko izteicāt, es viņu neesmu dzirdējis no oficiālām amatpersonām, bet jūs šo versiju šo jautājumu uzdodiet labklājības ministram un pajautājiet viņa viedokli par šo. Es nejaušu viņu viedokli. Nē, mēs atkal duramies pret to. Circenes kundze jau pareizi pateica, tas taču ir iezīmēts sociālās iemaksas. Un šis mērķis iezīmēt arī veselības iemaksas. No brīža tā jau ir tā iecerēts. Var pārlikt no IIN, var pārlikt procentu uz sociālo kā papildus iemaksas daļu un iezīmēt kā veselību. Jā, bet tikpat labi var iezīmēt IIN, jo tas jau nemaina būtību. Bet to jau nevar izdarīt ar atpakaļējošu datumu. Tātad no tā brīža, kad daļu no sociālām iemaksām ar likumu nosauks par veselības nodokli, teiksim 2%, no tā brīža šo naudu varēs izmantot, bet ne jau uz atpakaļējošu datumu. Jā, es zinu, ka valstī ir bijis pieredze arī atpakaļējuši. Saucās māmiņa algas. Tāds mums eksperiments bija, ka mēs budžetā naudu nebija, bet izmaksājām par godu. Ziniet, es tiešām iepazīšos ar finanšu ministrijas viedokli par šo jautājumu un tikai tad komentēšu. Bet ātrāk neiepazinies, nekomentēšu un nespekulēšu. Mums būs veselības aprūpei vairāk naudas? Zināt, ko es vienkārši vēlreiz gribu atgādināt vienu faktu. Iedzīvotāji patiesībā faktiski samet vēl vienu veselības budžetu. Tikai to dara pilnīgi nesolidārā veidā. Dīvainā veidā cerot, ka nekad nesaslims, beigās tomēr parasti saslimst, un tad vēl kā no kabatas pat lielas naudas summas un vienā rāvienā maksā, diemžēl maksā arī vēl visādos nelegālos veidos, kas arī liela problēma. Un šeit ir zināmā mērā jāpieiet, es nezinu, daļai filozofiski, daļai politiski ārkārtīgi drosmīgi, jo patiesībā iedzīvotāji jau to maksā. Un būtu vienkārši labi to izdarīt, lai viņi to darītu normālā, legālā veidā. Tas nozīmē, ka faktiskais, ko jūs arī minējāt, faktiskais veselības aprūpes budžets, tā nauda, ko cilvēki tērē, atbilst Eiropas Savienības līmenim 6%. Tikai ir viena būtiska atšķirība. Un tā būtiska atšķirība ir tāda, ka mums ir liela iedzīvotāja daļa no 10 līdz 20%, kuriem nav pieejama veselības aprūpe. Arī Eiropā viņi ir pieejami. Tas ir vienīgais modelis, apdrošināšana vienīgā modelis, ko iedot pa velto polisi, vajag iedot viņiem, tiem, kas nabaga. Šī ir tā lielākā problēma. Mums ir jārada sistēma, lai nodrošinātie cilvēki, lai pensionāri, lai viņiem būtu pieejama veselības aprūpe.
Tā ir ļoti liela daļa, un šeit ir ļoti bīstams virziens, uz kuru te mēs ejam, jo tie ir lauka reģioni, kur arī ne tikai bērni un pensionāri, bet arī strādājošie bieži ir tie, kas nav spējīgi samaksāt, un otrs ir bērni un pilsētās un pensionāri, un tas nozīmē, ka tad tie, kas strādā, tiem būs jāmaksā papildus nodoklis. Pēc šī te izrietās. Un vēl kaut kādai daļai. Kā jūs to nosaucat, bet tad es varu pabeigt. Es jūs nepārtraucu, ministra kungs. Un kaut kādai daļai, kuri tā tad nebūs spējīgi nopirkt šādus te polises, tā tad tie vispār nesaņems veselības aprūpi. Tā pieejamība var samazināties strauji kaut kādai daļai iedzīvotāji, un tas jau ir bīstami. Ziniet, es par šo, es tagad drīkstu. Šādu versiju, kā jūs tikko teicāt, viņa faktiski baida cilvēkus. Tāda nekad nav izskanējusi, nec no Straumes kundzes puses, nec no finanšu ministra puses. Neiet runa par papildus nodokli. Līdz šim ir gājis runa tikai par to, ka daļu no jau šobrīd maksātā nodokļa apmēram 2% apmērā nosauc pa veselības nodokli, lai iegūtu legālas tiesības, viņi izmantot veselības aprūpas vajadzībām. Un ticiet man, mēs neiesim tajā virzienā, lai kādam kaut ko padarītu mazāk pieejamu, gluži otrādi. Mēs gribam padarīt veselības aprūpu pieejamu visiem. Ja tas ir tikai 2%, tā ir ļoti maza daļa. Tie ir kaut kādi 100 miljoni. Tas neko nemaina. Es baidos, ka tie ir 70. Ka tie ir 70 miljoni. Jums ir, es teiktu, tāda reformas pieredze, diemžēl nesanāca. Bet vai jūs redzat, ja piemēram Belēvičs kungs saprot, ko ir domājis Straujam ar to obligāto apdrošināšanu, ja mēs tiešām nākamajā gadā līdz tam aizējam, vai ir politiski, vai mēs varam ar ģimenes ārstiem vienoties par kaut ko? Kas ir jūsu pieredze attiecībā? Jūsu pieredze man saka, ka īsti nav. Nē, es domāju, ka principā nevajag izgudrot divriteni no jauna. Tas likuma projekts, kas tika uzrakstīts kā jau esošs Saeimā, ir pārņemts no Lietuvas, tikai paplašināta tā grupa, kurai ir iespēja bez maksājumiem saņemt veselību. Bet ļoti daudziem nepatīk tas modelis. Jā, es domāju, ka tiešām ļoti daudziem var nepatikt, jo tas rada solidaritātes un caurspīdīguma sistēmu, un Lietuvā, kad viņi ievies, arī daudziem nepatika. Jo, diemžēl, tai sistēmā visiem ir jāpiedalās, un ja šodien viens nepiedalās, un viņam būs jāpiedalās ar maksājumu, viņam nepatīk. Tas ir loģiski. Belēvičs, jūs ar Circenes modeli esat iepazinies? Es esmu, tik cik viņš ir bijis pieejams presē, es esmu iepazinies. Nedar? Ziniet, Circenes kundzes modelī ir ļoti daudz racionāli. Tas, kas traucēja, man faktiski traucēja tas, ka nav šīs papildus naudas, mēs nedraugoties uz to iesniedzām ar jaunajās politiskajās iniciatīvās 3 gadu laikā sasniegt šos 4,5%, nākamajam gadam 160 miljoni tie būtu papildus. Un tas, kas man traucēja, ja es pareizi sapratis, ja ne, Circenes kundze, jūs palabojat, es uzskatu, ka nedrīkst ārstus padarīt par nodokļu nomaksas kontrolieriem, bet ja e-veselības sistēma funkcionētu, tad tā lieta funkcionē. Viņa automātiski redzama. Un tā kā ir e-veselības lieta jānoved līdz galam, līdz funkcionējušai lietai, bez tā mēs nevaram ieviest obligātu veselības apdrošināšanu. Bet ģimenes ārsti tie bija Es ar bažām par šo te modeli, jo pieejamība samazinās un viņa neatrisinās finanšu trūkumu tajā sistēmā tāpatās. Jo nebūs pietiekoši šie te finansējums. Un otrs izdala veselu grupu, kuri nesaņems veselības aprūpi, tikai neatliekamā palīdzība. Tas pasliktinās, piemēram, tie, kas bija bezdarbnieki, kam beidzās bezdarbnieku status, bet viņi nav atraduši darbu. Tas ir jauns modelis, jo esošajā likuma projektā bezdarbnieku status ir bezgalīgs. Vienkārši jāizlasa tas, kas ir uzrakstīts, un tad mēs varam diskutēt. Es arī izlasīju šodien tās internetā visu var atrast, un ģimenes ārstu asociācija jūs Veides kundze arī tajā skaitā iebilda pret Circenes kundzes modeli. Un kas bija tie iebildi? Tas bija tas pieejams un finansējums, kas tiek piedāvāts. Paldies. Mēs šo diskusiju noslēdzam. Es gribētu, lai mēs visai drīz runātu par jaunu modeli. Nerunātu iespējams vai runātu modificētu Pūces modeli vai Circenes modeli, bet veselības ministrija nāktu priekšā ar plānu,
kāds varētu būt jauns modelis, kā vairāk piesaistīt naudu un iespējams atrisināt tos jautājumus, ko runāja gan Pūtskungs, gan Rievalda par to, ka ir daudz naudas nozarē, bet iespējams viņi ir jāsakārto. Otrs sliktā ziņa pacientiem rindas būs arī nākamajā rudenī. Un vēl es aicinātu tomēr padomāt par bērnu slimnīcu un par šīm rindām, ko mēs runājam. Un vēl noslēgumā labā ziņa ministram ir visvairāk procentu ir pirmais variants. Labi, cīnās, lai turpina. Paldies un uz tikšanos pēc nedēļas. Visu labu!